Šobrīd mēs esam Salacgrīvas muzejā, kas strādā, noteikti mēs šogad kļūstam pilngadīgi, mums ir 18 gadu, un atrodamies pastāvīgajā ekspozīcijā, kas stāsta par Salacgrīvas nēģu zveju. Galvenokārt par nēģu zveju un nedaudz arī par lašiem, zušiem un citām zivtiņām, kas mums ir tas atšķirīgais, citādāks nekā tas ir citos muzejos un citos novados. Un mēs rādām arī, stāstām par vietējiem māksliniekiem, rādām savu fotokolekciju, kas ir pieejama digitālā veidā, jo ne viss ir izliekams un parādāms, kā šeit ekspozīcijā. Un atrodamies vienā mājā ar bibliotēku un jaunatnes iniciatīvu centru, jeb Bāku. Šobrīd to projekts tādai lielai celtnei, kā bibliokuģim. Tā ir, var teikt, mūsu kopīga iniciatīva, bet bibliotēka, kā jau bibliokuģa vadītāja, ir uzņēmusies to lielāko darbu un organizē mūs visus pārējos. Pirmkārt, es pateikšu dažus vārdus, ka mēs gribētu, lai bibliokuģī, protams, grāmatas beidzot atrastu savu īsto vietu, viņām tikt parādīt pienācīga vieta, pienācīgs gods, būtu labas telpas, tā, lai šīs grāmatas varētu arī ērtāk izmantot, nevis tā kā šobrīd, kad tas ir vairāk pieejamas grāmatas ir, bet viņas nevar apmeklētājiem nav viņas tik vienkārši pasūtīt var, bet uz vietas lasīt vai iepazīties ar presi, lai būtu vairāk telpu, brīvāk tas viss būtu. Un tā kā arī muzejs atrodas šeit, tad mēs šeit vēlētos arī iegūt varbūt papildus telpu tādai ekspozīcijai, kas stāstītu ne tikai par vietējo zvejniecību, bet parādītu, kā jau novada muzejā, arī citu vēsturi. Gan pastāstīt par ievērojamākiem novadniekiem, par skolām, par draudzēm, rādīt to pēc iespējas moderni, interaktīvi, bet tam visam ir vajadzīgs arī papildus telpas. Un muzejs, tā kā mēs atrodamies bibliokuģī un tā kā mēs arī meklējam to, kas ir interesants katrā novadā, tad viena no tādām novitātēm, ar kurām muzejs varētu iesaistīties bibliokuģī un atrast, var teikt, savu nišu, ir vēlme un apkopot informāciju par tiem Salacgrīvas jūrskolas audzēkņiem, kas šeit ir mācījušies sākot no paša pirmā izlaiduma. Ir zināms atsevišķi cilvēki, bet nav apkopotas ziņas par viņiem sīkāk, par izlaidumiem. Es domāju, tas būtu labs ieguldījums bibliokuģa kopējā idejā un reizē arī noderīga informācija kā tāda. Tā kā bibliokuģis, protams, mēs gribētu varbūt vairāk telpu, mēs gribētu atklātu krātuvi, tieši no muzejiskā viedokļa, tad mums papildus ekspozīcijas zālē vajadzētu krātuves telpu un gribētu atrast kaut ko vietu tai, bet, protams, vēl kas šķiet svarīgi, bibliokuģim vajadzētu arī izskatīties pēc kuģa. Un šajā brīdī tas būtu vislielākais uzdevums arhitektiem atrast iespēju šo ēku pārbūvēt un vizuāli arī piešķirt viņai šo kuģa tēlu. Kā tas būs? Tas, man liekas, būs, kā šodien saka, liels izaicinājums arhitektiem. Man kā Salacgrīvas muzeja krājuma glabātājai liekas, ka vēl bibliokuģī jābūt atsevišķai sadaļai vispār par kapteiņiem, par mūsu novadniekiem, par senajiem jūras braucējiem, jo mūsu muzejs vāc materiālus un ir savādas gan fotogrāfijas, gan priekšmetus no kapteiņu mājām. Un tas būtu svarīgi atspoguļot, kā paudzēs kapteiņu šeit ir dzīvojuši un braukuši tālās jūrās, arī kuģus būvējuši. Līdzvērtīgi kā zveja arī ar kapteiņu atspoguļošana būtu svarīga bibliokuģī.
Nu, es varbūt domāju, tā varētu būt kā vecā kapteiņa istaba ar priekšmetiem, ar kuģu attēliem, ar varbūt kādu stūres ratu, kurš pagaidām uz krājumā nav, ar ankuriem, ar bākām, ar bojām, ar visu, kas pieder jūrai un kuģim. Lai būtu tā arī vizuāli skatām un interesanti apmeklētājiem. Jā, un vēlme būtu, lai tas tiešām izdodās, lai plašs peldējums mūsu bibliokuģim, un tas būtu liels projekts, un mūsu vieta tur tiešām ir ļoti aktuāla un pilsētai ļoti noderīga. Un arī Latvijai, protams, kā jaunās paaudzes audzināšanā. Kamēr mēs būvējam bibliokuģi, protams, muzejs ir atvērts, un visi laipni aicināti apmeklēt Saulsgrīvas muzeju un iepazīties ar mūsu materiāliem, kas jau top priekš nākošā bibliokuģa.